Esi sveicināts, mans mīļais skatītāji! Matu izkrišana ir normāls matu dzīves cikla posms, bet dažkārt tie izkrīt par daudz, tie kļūst nespodri, matu ķēmē parādās arvien vairāk matu. Kā tikt ar to galā? Šodien uz sarunu esmu aicinājusi 3 brīnišķīgas dāmas. Matiem nepatīk, ka mēs viņus ļoti aiztiekam, jā, tātad cepures, jā, un dažādi sintētiski materiāli, jā. Matiem labāk patīk būt brīvā vaļā, viņiem nepatīk matu gumijas. Visas sievietes, kuras ir nesājušas garus matus, atzīst, ka tas dod lielu spēku un sievišķību. Mati, protams, ir veselības spogulis, protams, bet mūsdienās, kad cilvēks par savu veselību rūpējās, kad viņš cenšas visu darīt, it kā uzturs pareizs, sportojam, cenšamies būt labā garas stāvoklī, bet varbūt situācija, ka tomēr mats nav kvalitatīvs, ja, un tad iestājās nesapratni, kāpēc tā, jo ir daži faktori, kas ir neatkarīgi no tā, ko mēs darām, bet viņi vienkārši iestājās. Ja, šeit es vairāk domāju par pēdējiem 2 gadiem, kad matu ārstiem darbs ir 2-kāršojies, varbūt 3-kāršojies. Tas pats nelaimīgais Covid, ja, kas mūs ir skāris, ja šīs vīrusu saslimšanas, viņas ļoti ir ietekmējušas matu veselību. Tomēr ir jābūt kaut kādām tādām pamatlietām, kas mūsu dzīvesveidā būtu jāievēro, lai tiešām mēs paši būtu veseli. Un lai mums būtu tik krāšņa matu rota kā tev. Man jāpasaka paldies vecstāvam, jā, viņi ir man no vecstāva Herberta, droši vien ģenētiski tikuši, jā, un arī manai māsiņai. Bet, protams, kad jebkuras rūpes par matiem, par matu matriciņu, kur atrodas 2-3 mm zemādā par matu folikulu, dos ļoti labs rezultāts. Un kas tad ietekmē šo te matu augšanu varbūt negatīvi? Lai gan tas tāds mistisks faktors stress, ja, kā viņš ietekmē? Viņš reāli ietekmē, jo stress spazmē asinsvadu sīkos, ja, kapilārus spazmē, un tādā veidā arī samazinās apasiņošana, barošanās šiem te matu folikuliņiem, aktīvajām matricām, un stress ietekmē tieši šādi. Ja. Tāpat arī uzturs pareizs. Ja. Viss uzturvielas mums ir vajadzīgs, lai matu folikuls sevi varētu pierādīt dzīvē, ja, lai šī te matu ražošanas fabrika kvalitatīvi darbotos. Ļoti jāatcerās, ka mati ir dzīvi, un mati īstenībā mums aug 3 līdz 6 gadus. Ja? Tātad visā šajā laikā matam no kaut kurienes ir jāsaņem šīs te barības vielas, ja? Un viņam ir jādabūna kaut kur spēks un enerģija augt. Ja? Tātad mata sakne ir dzīva, un asinsvadu sīkie kapilāri pienes tad šīs te barības vielas. Un kur tad viņas dabūt? No mūsu organisma. Katrs mikroelements, ja? Tie tradicionālie, ko mēs parasti piesaucam, cinks, silīcijas, selēns, dzelzs ļoti svarīgs, ja? Visa B grupa, AE vitamīns, ja? B7 vitamīns, biotīns, ja? Kas arī keratīna ražošanā piedalās. Katrai tai mazajai niansītei ir svarīga nozīme. Ja kaut kas mūsu organismā iztrūkst, ja mēs kaut ko neesam saņēmuši, tad tas var atstāt iespaidu. Vai pārtikas produktiem mēs varam uzņemt pietiekami daudz minerālu vielas un vitamīnus, lai nodrošinātu saviem matiem, kā tu teici, labas fabrīciņas darbību? Nepavelti ir tāda liela nozare, kura ļoti lielu piedāvājumu sniedz uzturbagātinātāji. Ja? Nepavelti viņa ir reāli klātesoša, ja? Un visā pasaulē ento gadu 10 garumā, ja? Jau tie tiek izmantoti. Ja? Tā kā droši vien tas jautājums tiek atbildēts pats no sevis. Aptieku plaktos ir pieejama Pantogara produktu līnija, matu kopšanas līdzekļi un Pantogara vegāni, kurš nodrošina matu saknes ar dažādām uzturvielām, kas ir svarīgas jaunu matu šūnu veidošanai.
Ja mēs runājam par matu veselību, tad ļoti nozīmīga ir B grupas vitamīni. Un pantugāra sastāvā ir auga ekstrakts. Tātad organisms ļoti labi šos B grupas vitamīnus, kas ir no rauga, ļoti labi uzsūc. Ja? Tas ir tā kā dabisks B vitamīna avots. Tālāk jau, protams, ir pievienot rīsu proteīni. Un proteīns tās ir olbaltumvielas, un tā ir arī galvenā matu sastāvdaļa. Ja? Un, protams, kad ir pielikts klāt arī vitamīni, biotīns, ir pielikts klāt dzels. Īstenībā par dzelzi arī kādreiz mēs aizmirstam, ka dzels ir ļoti svarīgs tieši matu veselībā, lai mata nekrist ārā. Un sievietēm jau ir raksturīgi, ka dzels visu laiku mums pietrūks, jo mūsu organisms tā funkcionē. Un, tāpēc par dzelzi arī jāpiedomā. L-cistīns ir tāda arī aminoskābe, kur tieši veicina matu struktūru, kur ļoti daudz ir matos. Tāpēc arī ļoti labi, ka vitamīnu sastāvā ir iekšā jau. Tad, kad man piedzima pirmais bērniņš, tas bija jau 5 gadus atpakaļ, saskāros ar problēmu, kad tie mati sāka pastiprināt izkrist. Tas ir principā visām jaunajām māmiņām ar to nākas sastupties. Un toreiz es tā kā īsti nezināju, ko iesākt, vienkārši ļauju šim procesam notikt. Tad šobrīd, kad man piedzima otrs bērniņš, tad es jau biju tam gatava un sapratu, ka organismam ir nepieciešama papildus enerģija, papildus līdzekļi, kopjošā kosmētika un arī vitamīni, kas šiem matiem palīdzēs atkopties. Es pateiktu tā, mati ilgāk ir savā aktīvajā augšanas fāzē, mazāk izkrīt un arī tas viņu kopējais izskats daudz uzlabojās. Īstenībā matu izkrišanas problēma mums tā liekas, kad vairāk uztrauc sievietes, bet īstenībā jau tā nav. Vairāk viņi uztrauc vīriešus, tieši matu izkrišanas problēma. Un tad ir tā, ka, protams, mēs vairāk skatāmies kosmētikas virzienā, kādas sērumi, šampūni, bet īstenībā visefektīvāk ir iekšķīgi lietojamie vitamīni, jo tādā veidā mēs atbalstam tos matus, kuri šobrīd ir augšanas fāzē, viņi paliek stiprāki, spēcīgāki, un mazāk krīt ārā. Tā kā, es teiktu, gan sievietēm, gan vīriešiem, kuriem šis jautājums uztrauc, kurus uztrauc tas, ka viņiem izkrīt mati. Šobrīd, var redzēt, ka arī mati aktīvi aug un ataug, un arī visā garumā, teiksim, viņi manās acīs ir veselīgi, un es domāju, ka arī ejot pie friziera, viņi atzīst, ka viss ir ok un viss ir forši. Pantogara vegāna formula nesatur laktozi un glutēnu. Ir pierādīts, ka vegāna diēta var izraisīt tādu barības vielu deficītu kā dzels, biotīns un cinks. Pantogara vegāna papildina organismu ar dzelzi, biotīnu un cinku, kas ir svarīgi laba matu stāvokļa nodrošināšanai. Tā ir unikāla situācija, un aizvien vairāk mēs redzam kompānijas, kuras ražo produktu līnijas, kur ir gan vitamīni, gan arī dažādi kosmētikas, gan ādai. Pantogara gadījumā tie ir šampūni un toniki tieši matu veselībai. Kāpēc ir labi tāds komplekss risinājums? Jo kompānija veic pētījumus, viņi strādā, viņi redz, kādam tad būtu jābūt šampūnam, kurš vismazāk kairina, piemēram, vai ietekmē galvas ādu. Kādā veidā, piemēram, šīs aktīvās vielas tajos produktos ielikt, lai viņas vislabāk, piemēram, iedarbotos tieši uz to problēmu, kas mums ir aktuāli. Pantogara koncentrējās uz matu izkrišanu. Tātad viņu pētījumi, viņu produktu sastāvs ir tieši domāts šīs problēmas risināšanai. Un tāpēc ļoti labi ir lietot visu produktu līniju. Vitamīnus iekšķīgi, šampūnu un toniku, tad ārīgi, lai koptu matus un lai viņi mazāk kristu ārā. Dakter, noslēgumā tādu apkopojumu. Kas ir tas, kas ir vissvarīgākais mūsu veselībā, mūsu matu veselībā? Svarīgi ir labi justies, un tas viss atrisina, un lai labi justos arī tā matriciņa, kas tur sēž zemādā un ražo mums matu. Galvenais ir neaizmirst par sevi, un par savu veselību, un par savu matu veselību. Un atcerēties, ka visu var darīt, visu var uzlabot, un vienkārši ir jāstrādā.